Sveikam, paldies par grāmatu. Cik tā jūs pats ticat Simonam Brūnevam kā vēsturnieks, vai tas ir tāds avots, ko vienmēr tikai un vienīgi ar atrunu jālieto, vai arī mēs varam teikt, ka tā ir, tomēr kaut cik ticama liecība, kas saglabājusies? Simons Brunels ir dzīvojis Prūsijā, viņš pratis prūšu valodu, viņš ir intensīvi kontaktējies ar vietējiem iedzīvotājiem, un tādēļ ar lielu ticamību var apgalvot, ka viņš savā kronikā ir apkopojis prūšu nostāstus par savu sanātni. Protams, šiem nostāstiem ir jāpieiet kritiski. Liela daļa šīs it kā vēsturiskās informācijas jau uzreiz krīt acīs vēsturniekam palasot šo kroniku. Tur ir runājot par tautu staigāšanas laika notikumiem, tur ir ļoti daudz kas jaukts un daudz kas neatbilst īstenībai. Tas nenotiek tāpēc, ka viņš būtu apzināti melojis vai kaut ko centies sagrozīt. Vienkārši tas atbild tā laika vēstures izziņas līmeni. Teiksim, aptuveni tajā laikā drusku agrāk būtu tik uzskatīts, ka zeme ir līdzena un saule griežas ap zemi, nevis otrādi. Tas atbild tā laika izziņas līmeni. To arī uzreiz nevajadzētu uzskatīt par tīšu sagrozījumu. Šis kronists Simons Brunels ir dzīvojis 16. gadsimta sākumā. Viņš aprakstījis ļoti daudz sava laika sadzīviskus notikumus Prūsijā. Attiecībā uz šiem notikumiem, kur viņš bijis atsliecinieks, tad ticamība ir visnotaļ augsta. Bet, kas attiecas uz prūšu nostāstiem, ko viņš ir ievācis, apkopojis, viņš ir arī kā izmantojis kādus zudušus vēstures avotus, saukto bīskapa Kristiāna kroniku, kas nav atrastu citos avotos, nav atrastas ziņas par šo kroniku, pieminējumi nav. Tur tiešām ļoti grūti kaut ko pamatot spriest, neveicot salīdzinošo izpēti. Kas attiecas uz prūšu dieviem, uz šo karīgo virslāni, vaidelošiem Prūsijā, viņa esamību apstiprina arī citi avoti. Ir ziņas Brunela kronikā, ko citi avoti neapstiprina. Tā kā es domāju, ka tur arī jau plašs darba lauks, vai šīs kronikas ziņu atbilstību vēsturiskai īstenībai pārbaudīt. Tāds jautājums izstāties šiem faktiem par dievībām un vaidošiem. Vai jūsu datos atradāt kādu informāciju par krīvu vai krīvu, teiksim, nozīmi par visiem baltiem? Mums daudz dzirdēt gan par Romas vietām, gan par to ietekmi. Un vēl jūs pieminējāt, ka prūši iesaistījās arī ordeņu darbībās, tātad kā viņi karoja paši pret sevi, šo lietu apsvērumu nesatrat. Senākā informācija par augstāko priesteri, Grīvu, kuram klausa ne tikai prūši, bet visas gautu tautas sastopama Dusburgas Pētera kronikā, kas rakstīta 14. gadsimtā. Un būtībā tā ir senākā
informāciju, ko neapstiprina citi tālēt avoti. Šī kronikā Skrīvs ir salīdzināts ar pāvestu. Viņš pat tiek sauc par pagānu pāvestu. Iespējams, tas ir bijis tāds mēģinājums aprakstīt pagānus. Sātans tika uzskatīts par Dieva pētiķi tādā laikā, kurš pats neko nespēja radīt, kurš man tikai ķērāties Dievam pakaļ. Un arī attiecībā uz pagāniem, varbūt šis kronists ir gribējis rādīt, ka kristīgajiem ir pāvests, kristīgajā pasaulē ir baznīcas galva, tad šīs baznīcas karikatūra un pāvesta karikatūra ir arī dēmonu godātāju brūšu vidū zīstama. Katrā ziņā ticama informācija ir par brūšu sabiedrības garīgām autoritātēm, kas atskaņu kronikā ir saukti par viedajiem vīriem, kuriem ir kopā ar laicīgu aristokrātiju, labiešiem, turīgāko, slavenāko, godīgāko, varenāko dzimtu pārstāvjiem, viņiem bijuši noteicošā loma tautas sapulcēs, sapulču lēmumu pieņemšanā. Viņiem piemīt izšķirošais vārds. Kas attiecas uz brūšu karošanu ordeņa rindās, tas bija visādi tautu zemēs. Kāda daļa no vietējiem iedzīvotājiem, no pagāniem, vai no labprātīgi pieņēma kristīgo ticību, vai arī saskatītu zinām izdevību un karošana Kristus un baznīcas karaspēka rindās nozīmēja arī bagātīgu laupījumu. Iespējams, ka tas bija nozīmīgākā motivācija, jo viena karagājiena laikā nabaks varēja iegūt gan salaupīt gan naudu, gan vergus, gan lokus, uzdot turīgs cienījums cilvēkus. Šie laupīšanas karagājieni tika veicināti. Būtībā jau krusta karu sākumā daudzi brūši, labieši pieņēma kristietību un palīdzēja karot pret pagātniem. Šī lieta nebija sveša arī Livonijas tautu vidū. Lielākās krusta karu cīņas Baltijā tika izcīnītas ar neofītu rokā, respektīvi jaunkristīto rokā. Par motivāciju tiešas ziņas avotos nav sastopams. Iespējams, kāda daļa noticēja tam, ka viņi kristoties iegūst grēku piedošanu, iegūst mūžīgo svētlaimi pēc nāves. Pat liela iespējamība, ka viņus vairāk vilināja šī materiālā motivācija. Iespēja kļūt turīgiem pagānu zemēs Kristus vārdā. Ideoloģija. Kā lūdzu? Nevis ideoloģija, bet turīga. Materiālā motivācija. Turklāt legalizēja, leģitimizēja. Agri? Replika vai papildinājums par zirgagalvām. Mana sadarbība ar lietuviešiem, klausoties arī profesoru Butku, ka tīri praktiski tas cēlies ir. Atminēsimies, kā Zemgale un mūsu senči bija darbīgi.
ļoti gaidītas. Un manam vecam tēvam arī bija krogs Zemgalē un Žemaitijā. Un žemaiši ļoti gaidīja mūsu senčus ar produkciju, ar ražojumiem un skatījās, jā, brauc, zirga galva redzama. Tā man skaidroja paši lietuvieši par šo tēmu. Man interesē tas muzikālais priekšnesums, vai tas bija prūšu valodā, vai klausītāju vārdus arī dzird, bet es sapratu, ka tas tā saistīts ir. Tā, varbūt beigties labāk mācījums pastāstīt par šiem prūšu tekstiem, kas tika izmantot dziesmā Rāmava. Jā, tur bija abās valodās, tā kaunā dziedāšana bija prūšu valodā. Tā bija, cik es zinu, atrast tautas dziesma. Viņi izpildīja lietuviešu grupu Kūgrindu, pirms tam būtībā viņi Lietuvā ļoti populāra tā kā rituālā, mitoloģiskā dziesma. Un es saprotu, ka viņai saknes nākuši tieši no Prūsijas, un viņai ir pārtulkot no lietuviešu valodas tā kā atpakaļ uz prūšu valodu, un viņi mums atļauj viņu izmantot šo. Un, pārējie teksti, protams, ka grūtīgi saprast, bet pārējais latviski, jā. Paldies. Es skatos, jau noguruši daudz gribēs vēl individuāli aprunāties. Es tagad noslēdzu vārdus, tādu pateikšu tā. Mums jāsaka paldies, ja galvenai māksliniecei Daigai Rīkmanei, kas strādāja pie šīs grāmatas, un otru mākslinieci aptēla apstrāde un fotogrāfija apstrāde Lienai Artinai. Un es gribēju pateikt, paldies Kāra muzejam par šo viesmīlību, jo mums ir vislabākās telpas šeit. Tie, kas bija okupācijas muzeja, redz, ka tur ir ļoti šauri Raina bulvāri, jo nākošā grāmata drīz būs par strēlniekiem, Vēseļu Puteņu. Tā kā liels paldies. Turpinām sadarboties. Un noslēgumā divi secinājumi, ko es gribēju pateikt, ko es izsecināju izlasot šo grāmatu, bet jūs noteikti katrs jau kaut ko citu atradīs. Es domāju, mums svarīgāks varbūt ir jautājums, kam pieder Austrumprūsija un Ļeņingrads apgabals. Mēs vairs nevaram runāt par Dienvidprūsiju un par visu Prūsiju, kad ir daļa Polijas, bet padomājiet vienu lietu. Austrumprūsija un Ļeņingrads apgabals sabiedrotie nodevā DSS pārvaldē uz 50 gadiem. 95. gadā, kad šis termiņš beidzās, bija Jelcins. Visi baidījās par trauslo demokrātiju, neviens negribēja šo jautājumu cilāt, neviens negribēja par šo jautājumu diskutēt. Un, manuprāt, Krievi izdarīja ļoti lielu kļūdu, pārkāpjot tātad šo Budapešu memorandu, kas garantēja Ukrainas robežu neaizskaramību un iebrukot gan Krimā, gan arī šajā austrumu Ukrainā. Krievija aizmirsa, ka nav spēkā vairs šī nerakstītā vienošanās neaiztikt šo jautājumu par Ļeņingradas apgabalu, ja pareizāk teikt, Austrumprūsijas piederību. Un šo jautājumu pašreiz ļoti aktuāli apspriež Lietuvas parlamentā Lietuvas ārlietu komisija, tad vairāk Lietuvas parlamenta deputāti jau ir izvirzījuši jautājumu, paziņojuši, ka viņi startautīs šo jautājumu, apskatīt, uz kādu pamata Krievija uzturās vai pārvalda joprojām Austrumprūsiju. Un tagad katrs padomāja, ja mums uzdot jautājumu 5 gadu laikā, vai Austrumprūsija varētu atgriezties baltu, teiksim, tas nav svarīgi, vai viņi būtu kā pie Lietuvas, vai kā neatkarīgi, vai autonoma sastāvdaļa Eiropas Savienībā, mēs teiktu, ka tas ir mazticams. Bet vai 5 gadus atpakaļ kāds varēja iedomāties, ka Ukraina karos ar Krieviju? Bet ja man jautāt, vai tas var notikt pēc 10 gadiem, tad es jau nevarētu apgalvot, ka tas nevar notikt, bet droši es varētu, man liekas, ar 100% pārliecību ticēt, ka pēc 20 vai 30 gadiem Austrumprūsija nebūs Krievijas pārvaldībā. Jo, ja vēl būs viens Putina prezidentūras termiņš, varbūt vai 2, bet viņi būs demilitarizēts apgabals, nekād ne NATO, ne Eiropas Savienība nepiekritīs, ka Eiropas Savienības vidū ir